Pagājušā nedēļa paaugstināta investoru aktivitāte bija vērojama visa Baltijas reģiona. Tā mūsu Rīgas biržas apgrozījums sasniedza pusmiljonu latu, un tas notika pateicoties darījuma ar Grindeka akcijām. Šo akciju īpatsvars kopējā investoru aktivitāte veido ap 60%. Grindeks arī vadīja akciju kāpumu nedēļas laika pieliekot 15%. Tik strauju visu indikātoru izaugsmi veicināja kompānijas paziņota informācija, ka mildronāts, kas ir pašreiz Grindeka galvenais produkts, pozitīvi ietekmē stenokardijas ārstēšanu, kas bija kliniski pierādīts. Kompānijas vadība uzskata, ka šī rezultāti varētu pozitīvi ietekmēt mildronātu pārdošanu, kā arī reģistrāciju jaunajos tirgos. Kaimiņu biržas arī vērojama paaugstināta aktivitāte, un Tallinas biržas apgrozījums joprojām turās 2 miljonu eiro līmeni katru dienu. Šoreiz investoru uzmanības centra bija Tallink, Silvana un Olympika akcijas. Mazumtirdzniecības apgrozījums turpina sarukt. To mēs varam secināt pat pēc Apranga un Baltikas paziņotiem rezultātiem. Gan Igaunijas Baltika, gan Lietuvas Apranga informēja, ka janvārī to pārdošanas apjomi samazinājās par vidēji 22–23%. No savas puses varu piebilst, ka 2009. gadā šo uzņēmumu pārdošanas apjomu saruka par 24%. Kā rezultāti investori diezgan negatīvi rēģēja uz informāciju, un gan Tallinas Baltika, gan Viļņas Apranga vadīja oficiālu sarakstu akciju kritumu. Abas akcijas zaudēja vidē 12% nedēļas laikā.